Šodienas stāstiņam nosaukums būs latviešu tautas pasaka. Tāda es izdomāju to nosaukumu. Pastāstīt pasaku. Kas man uzrunāja šo tēmu? Uz šo tēmu runāt man uzvedināja viens posts Facebookā, kur tika pieminēts 17. marts. Un saskaņā ar Simpsonu scenāriju 17. martā notiek vienošanās starp divu lielu valstu prezidentiem. Tāpēc, ja mēs skatāmies šo pasaku tēmu, tad es varētu pateikt, ka vismaz manā skatījumā, kā es to redzu, Amerikāņu nācijai ir izvēlēta Simpsonu forma pasakas, kā programmēt cilvēku zemapziņu un projicēt sagaidāmos notikumus matricā. Krieviem ir atkal, viņiem arī ļoti daudz dažādu pasaku. Man pirmā pasaka, kas man uzrunā krievu tautu, ir par Ilju Muramieti. Kas nezina to pasaku, es iesaku viņu sameklēt, izlasīt. Būtībā ir ļoti vienkārša, tad, kad jau sāk, parazīti nākt iekšā mājā, tad jau tavā tuvākajā esības telpā, tad ir jāceļās un jātīra māja, sēta, sava zeme no šiem parazītiem. Pretējā gadījumā ir auzas. Lūk. Un Norvēģiem ir Roņie laupītāja meita. Tāds, varbūt ne pasaka, bet stāsts. Tas ir pirmais, kas man nāk prātā. Un Latviešiem ir daudz pasaku, un latviešiem, es domāju, šajā laika brīdī ir iespēja izvēlēties un izdzīvot kopā kā tautai, kā nācijai, savu pasaku. Un kas tā būs pa pasaku? Vai tā pasaka būs trešais tēva dēls? Vai šī pasaka būs laimes lācis? Vai šī pasaka varbūt būs zelta zirgs? Vai šī pasaka būs pūtvējiņi? Daudz izvēļu, daudz variantu, ko izvēlēties. Un brīvā griba. Katrs var izvēlēties, kādu dzīves scenāriju viņš vēlās šeit realizēt. Lūk. Tāpēc, ja mēs skatāmies tādu tautu kā latvieši, tad tīri vēsturiski paceļot šo tēmu, kas turpat nav jāskatās tālāk pa 130 gadiem. Tad šī tauta parādījās pēc literārā darba iznākšanas, kur uzrakstīja savā laikā 19. gadsimta beigās vācu izcelsmes garīdznieks Garlības Merķels. Tad sākās tauta latvieši. Un
viss, ko varēt viņiem šai tautai pielipināt, ir tautas dziesmas. Un tautas dziesmas, tautas dejas, tautas dziesmu svētkus. Tas ir tas, kas kaut kā vienots tāds patriotisma elements, kas it kā vienotu šo te tautu. Un tātad latvieši, tad līdz šim brīdim, kamēr nebija uzrakstīts šis te literārais darbs latvieši, tur vēl viņš garāks bija tas nosaukums latvieši, tur tādā filozofiskā izpratnē 20. gadsimta sākumā, apmēram, tur tāds nosaukums bija. Un tad, būtībā, tajā literārajā darbā tika ieliktas tādas, kā saka, it kā pēc Garlība Merķeļa novērojumiem, tad īpašības, īpatnības, kā šī tauta dzīvo, kā šī tauta izpaužās, kādas ir viņu īpašības, kādā mēlē viņi runā. Tad visdrīzāk arī līdz tam literārā darba tapšanas brīdim arī īsti nebija nekādas rakstu valodas. Vai nu arī bija, bet viņi vienkārši ir izdzēsta, un mēs par to neko nezinām. Man palaimējās izlasīt pagājušajā vasarā grāmatu ar nosaukumu Zīmogs sarkanā vaskā. Un man skolas laikā vēsture bija mīļākais priekšmets, par to liela pateicība manam audzinātājam, manam ne tikai vēstures, bet arī dzīves skolotājam par šo ieguldījumu un par interesanto ievadu šajā tēmā. Lūk, un es izlasīju, izlasot šo te it kā savā ziņā vēsturisko romānu, es domāju, ka tur ir pateikts par mūsu senčiem, par tām ciltīm, kas ne jau par visām, par dažām, par tām, kuras viens no pēdējām saglabāja savu pašapziņu, par letiem, kas dzīvoja tur gulbenes, madonas, piebaugas, tērvetes pusē šobrīd, kā tās vietas saucās. Lūk, un jūs zināt, kad šīm ciltīm bija sava nevis rakstu, bet zīmju valoda. Katrai dzimtai, katrai ciltī bija savas identitātes zīmes, ko viņi auda iekšā drēbēs, ko viņi kala uz zirgu pakaviem, ko viņi gravēja uz rotas lietām, uz ieročiem. Un izrādās, ka vismaz vēsturiskajā romānā ir pieminēts tas, ka šīm ciltīm bija ļoti augsta pašapziņa, un viņi zināja, kā es saprotu, aptuveni kaut kādu 10, 11 paudžu savu dzimtas cilts izcelsmi, no kuras vietas viņi ir cēlušies un kad viņi ir atnākuši šajos te platumu grādos.
Un tad dzimtām piederīgie nenodarbojās ar komerciju. Tāpēc, kad tirgoņi tā laika izpratnē un tajā laika vērtējumā bija zemākā kasta tirgoņi. Es neteikšu, ka viņi bija pielīdzināti vergiem, bet tirgoņi bija tie, kas varēja brīvi pārvietoties pa ūdeņiem, bet pa sauszemi viņiem vajadzēja maksāt meslus un gan par pārvietošanos ar savām precēm, gan par tirgošanos noteiktā vietā, kur viņiem deva atļaujas vietējie cilšu pārvaldītāji, valdnieki. Lūk, un šiem te letiem viņiem bija savas tradīcijas, viņiem bija savi, kā lai to pasaka, garīgās un mentālās mentālo vērtību glabātāji, kopēji. Viņiem bija diezgan tāda ļoti stingra, noteikta sociālās dzīves kārtība. Bija lieli apļi, kuri notika, uz kuru, kā sanāksme, uz kuru sanāca no visas tautas cilšu piederīgie un virsaiši un ģimenes vīri. Un bija mazais aplis, kurā sanāca tikai cilšu virsaiši. Lūk, un ļoti interesants vēsturisks romāns, kuru es iesaku izlasīt visiem tiem, kam interesē, teiksim tā, alternatīva vēstures tēma par tām ciltīm, kas šeit dzīvoja pirms mums. Visdrīzāk, ka mums ir kaut kāda saskarsme, kaut kāda saikne ar šīm te ciltīm. Lūk, un tas, kas praktiski šīs ciltis, viņas bija neiespējami pakļaut, jo viņi bija izveicīgāki karotāji, viņi bija ļoti pašaizliedzīgi, ļoti drosmīgi, ļoti saliedēti savās vērtībās un savas identitātes sargāšanā, viņi saprotu, ka viņi apzinājās, kas viņi ir, un viņi ne tikai ticēja kaut kādām vērtībām, viņi uzticējās, kas nav viens un tas pats. Lūk, un kas tad bija tas pirmais plaisas moments, kāpēc viņi sāka palikt vājāki, tā romānā bija nodevība. Kā es to redzu, tā bija nodevība. Nodevība no kuras izcelsme bija, protams, ego, aizskarts ego un vēlme pacelties pār citiem. Tā es to redzu, kas sāka padarīt, tas tā kā vīrus, kā sērga, viņš sāk izplatīties šī te īpašībā cilšu, virsaišu vidū. Viņi sāka palikt aizdomīgi, viņi sāka palikt mantkārīgi, viņi sāka palikt kašķīgi savā starpā,
prasīgi, prasīgi tādā ziņā, es domāju, kad viņiem sāk palikt, kad viņi gribēja arvien vairāk un vairāk varu, vērtības, dārglietas, rotas lietas, zirgus, tu visu gribējies vairāk. Un tā bija tā pirmā un tāda turpmāk tāda kā lielākā plaisa, kas veidojās šajās te ciltīs. Un to izmantoja tirgoņi, kas nāca no Romas, no Vācijas puses kopā ar krustnešiem un caur ideoloģiju, caur kristīgo ideoloģiju, pamazām nostabilizējās šeit uz salām, uz kaut kādiem zemes pleķiem, kur jau varēja militārās tādas vienības jau braukt un uzturēties šīs te, teiksim, baznīcas, draudzes zemes ietvaros. Un tas, pat cik šīs ciltis bija ļoti grūti uzvarēt, sakaut, tad tas plāns, viņš tika izvēlēts vairāku tā kā 10 gadu tādā griezumā, kur pamazām tiek tā kā mainīta un degradēta šo te vietējo cilšu pašapziņa. Un viens no tādiem instrumentiem bija šī izglītības sistēma, apmācība, respektīvi tās ciltis, kas tika iekarotas un kas tika pakļautas, tātad tieši puikas, tur bija aprakstīts, tieši puikas tika no 4, no 5 gadu vecuma līdz pat kaut kādiem, līdz 12 gadu vecumam, viņi tika aizvesti uz mūku klosteriem, kur viņi tika ievadīti kristīgajā ticībā. Un tālāk viņi jau izaugot lieli, tad varēja sākt piedalīties krusta karos, varēja jau atgriezties uz savām dzimtas vietām, bet jau kā ar izskalotām smadzenēm un ar mainītu pašapziņu un ar citu skatījumu uz dzīvi, uz dzīves vērtībām. Un viņiem tas, kur viņi uzauga šos te pēdējos gadus kopā ar mūkiem, viņiem tās bija mājas, nevis tās, kur viņi atgriezās, kur viņi bija savā laikā piedzimuši kopā ar saviem brāļiem, māsām, senčiem. Un, protams, ka viņiem šī te izpratne un apziņa bija attālinājusies no viņu patiesās būtības, kas tad viņi ir. Lūk. Un vēsturiskā griezumā bija tādi kā laika vīri, kas bija tādi, viņi dzīvoja atsevišķi no ciltīm, un šie laika vīri, man tāda grūti tā izstāstīt, bet izskaidrot, bet viņi šajā lineārajā laika griezumā redzēja, lasīja zīmes dabā, tātad no apkārtējās vides, no zvaigznēm, un tulkoja šīs zīmes, un vienlaicīgi vēroja šo te cilšu mentālo stāvokli. Un es atceros to brīdi, kas bija aprakstīts, manuprāt, 2. grāmatā, kad tā laika vīrs, kas bija šo te cilšu
tāds tā kā garīgais mentālais uzraugs, viņš ieraudzīja sakāvi. Viņš ieraudzīja krišanu. Un viņš saprata, ka tur neko nevar izmainīt, ka tam ir jānotiek. Un tam ir jāiziet cauri vairākām paudzēm šim te ceļam. Un viņš vienkārši ir jāpieņem. Bet tās pēdējās paudzes, kas vēl turpināja tā kā pretoties un dzīvot saskaņā ar savām senču tradīcijām un paražām, viņu palika arvien mazāk, bet viņi līdz pēdējiem, protams, saglabāja savu pašapziņu, savu identitāti un ar savu piemēru atstāja atmiņas par sevi, saviem bērniem, mazbērniem. Lūk. Un puikām bija šie divi vīru iesvētīšanas rituāli. Pirmais rituāls bija 12 gadu vecumā, kad tika sapulcināti dzimtu cilšu vecākie, virsaiši, piedalījās arī valdnieks, un šie te 12-gadīgie puikas, viņi līdz tam brīdim, viņiem bija tāds tā kā, jāiet savu veidu, tāds tā kā apmācības kurs, tad viņiem bija jāmāk lasīt zīmes, savas un citu cilšu zīmes. Viņiem bija jāmāk noteiktas lietas, viņiem bija jāmāk un jāzina savas cilts, savas dzimtas vēsture, izcelsme, cilts koks. Un pats galvenais viņiem bija tā kā jāzina un jau jāmāk dzīvot patstāvīgi pašiem saskaņā ar savu senču tradīcijām un paražām. Un šī iesvētība notika tā kā kāpšana kalnā 12 gadu vecumā, kur bija kalnā sadedzināta daudz lieli ugunskuri, un notika šī iesvētība caur ar uguns stihijas piedalīšanos, kur puikas tika iesvētīti vīra kārtā, tā pirmajā vīra kārtā. Un viņi saņēma no savām dzimtām, saņēma savus pirmos kreklus, savas pirmās rotas lietas, savus pirmos piederums, uz kuriem bija viņu dzimtu zīmes, uzgravētas, iešūtas, izveidotas. Un otrais vīru iesvētības kārta bija 18 gadu vecumā, kad viņiem arī izejot šo te iesvētības rituālu, viņi saņēma jau savus ieročus, un viņi bija gatavi dzīvot, ne tikai dzīvot, bet arī aizstāvēt tās vērtības, kas viņiem bija nodevuši viņu vecāki, viņu senči, un viņi bija gatavi piedalīties jau šajā te sociālajā sabiedrības modelī, jau patstāvīgi un veidot jau savas dzimtas atzarus, veidot savas dzimtas ģimenes, savas šūniņas. Lūk. Un jā,
Man patīk šīs tēmas bišķiņi tā kā pašķaidīt ar daudz, teiksim, ar dažādiem skatījumiem, jo radītājs ir izpaužās caur radošumu visnedažādākajos veidos un formās. Un Kalna runā Jēzus saviem sekotājiem, viena no vārdiem bija svētīgi garā nabagie, jo tie Dieva valstību redzēs. Un šobrīd, manuprāt, alternatīvi vārdi šiem kalna svētības vārdiem varētu būt tādi līdzīgi, tā ir mana interpretācija, laimīgi, apziņā nabagie, jo tie sveša autora ilūzijās dzīvos. Lūk. Un tāpēc viss tas, kā lai saka, tas ārējais teātris ar it kā savu veidu tādu kā balsu atdošanu par kaut kādiem, teiksim, vai par tiem pašiem, vai par kaut kādiem citiem jauniem onkoļiem vai tantēm spīdīgās kleitās un uzvalciņos, tā ir arī savu veidu tāda kā gribas izpausme, ar kuru, kāpēc tieši balsis, ja? Balsis bija arī, balss tiesības bija tātad šajās ciltīs, letu ciltīs, bija pilntiesīgiem, pilngadīgajiem, tie, kas jau bija jau izgājuši šos divus iesvētības rituālus, kas jau zināja tradīcijas, kas jau zināja pārāžas savu senču un kas jau dzīvoja saskaņā ar tām vērtībām un to dzīves uztveri, kāda bija kopīgā ciltī un dzimtā. Un viņi varēja piedalīties šajā, teiksim, tādu nopietnu kopīgu lēmumu pieņemšanā. Lūk, un teiksim, šī visa vēlēšana sistēma, viņa tā viss savā veidā tā kā kopija, sociālā procesa kopija, kur arī savā ziņā pilngadīgie, ja, tad tie, kas staigā ar pasēm, tad tie var atdot savu balsi par kādu, kurš ir izteiksmīgi, skaisti norunājis citu priekšā, varbūt vairāk kārtīgi, ar reklāmas palīdzību, un kurš ir pārliecinošāks bijis savā runā, un viņam ir vērts tā kā atdot savu balsi. Bet būtībā šis process, saprotot viņa izcelsmi, vēsturisko tieši, tā ir pilnvaru atdošana. Pilnvaru atdošana, tad kādam lemt par citiem. Lūk, un mūsu tāda pēdējo laiku vēstura saistībā ar, teiksim, ar šo vēlēšanu tēmu un pārvaldes tēmu parāda to, ka visu cieņu tiem sportistiem, sporta vīriem un komponistiem, kuri savā laikā, un mākslas cilvēkiem, kas ir piedalījušies un ar kaut kādām naivām ticībām domājuši, ka viņi ar savu līdzdalību varēs kaut ko šeit uzlabot, ir piedalījušies, bet tāpat ir bijuši piekrāpti un apmānīti un vīlušies šajā procesā.
gala iznākumā visiem ir viens un tas pats. Tāpēc tagad, es domāju, ir pienācis jau laiks par to runāt atklāti un saukt lietas īstajos vārdos par to, ka vai nu turpināt dzīvot kopīgi tādā citu autoru ilūzijā, vai sākt pašiem darīt un mainīt mūsu kopējo realitāti, kopējo vidi, kurā mēs uzturamies šeit visi. Tā, lai nevis tikai tur 2% būtu ērti un silti un nomulīgi, un pārējiem būtu skarbi, grūti un smagi, bet padomāt par to un izdarīt kaut ko mēs varētu atstāt kā labu pieredzi un realizāciju savām nākošajām paudzēm. Un iepriekšējās paudzēs, tā saucamajos senajos laikos, sabiedrībā tika cienīti nevis tie, kas izteiksmīgāk, skaistāk mācēja norunāt vai kaut ko nosolīt, bet cienīti tika tie, kas zināja un kas saprata vairāk, jo viņi bija pieredzējuši un izdzīvojuši vairāk. Un uz šiem cilvēkiem uzticēja kaut kādu kopīgu, nopietnu lēmumu pieņemšanu, izvērtēšanu un arī kaut kādā veidā tādus uzticēja jau tādus sociālus vadības tēmas, pienākums. Izvēlējās viņus pēc šādiem principiem. Pat cik mēs šobrīd visi šeit dzīvojam tādā ļoti komerciāli, merkantīlā, materiālisma telpā, kur visiem ir jādomā par to, vai nu kā piesist sev kabatiņu ar lieku rublīti, vai arī samaksāt rēķinus par savu izdzīvošanu. Tad mums ir droši vien jāpaskatās ir atpakaļ, ne tikai tajā oficiālajā vēstures versijā, bet arī tajā alternatīvajā. Un jāizvēlās droši vien ir tas ceļš, kurš ir pēc mūsu sirdsapziņas, ko mēs sajūtam savā sirdī, nevis to, ko mums ir mēģina iestāstīt vai pārliecināt uz televizora ekrāniem un internetā, bet uz to, kam tad es īsti uzticos. Es saprotu, ka īsti jau nav kam. Tāpēc jāizvēlās tas princips no 2 ļaunumiem mazākais. Ja? Bet es domāju tā, ka mums jau te pa lielam šajos te platumu grādos, te jau daudz nekas jau arī baigi nav mainījies. To pēdējo 35 gadu laikā ir tikai mainījušies uzvalciņi, mainījušās sejas, bet vieglāk un brīvāk šeit nevienam ērtāk gluži īsti nav palicis būt, jo tāpēc ir jādomā ar perspektīvu uz priekšu, kā būt un kā dzīvot. Un par to,
kāpēc tik viegli ir manipulēt ar cilvēku apziņu, tāpēc, kā es to redzu, tāpēc, ka ir tā saucamā izglītības sistēma. Un gan mana pieredze, gan arī citu pieredze, viņi rāda vienu to pašu scenāriju, kad pabeidzot skolu, tur 9 vai 12 klašu izglītību, mēs iznākam ārā no tās sistēmas kā dārzeņi, jo mums ir šausmīgi daudz, kas bija jāiemācās, jāzina, bet mēs nesaprotam, kā šīs zināšanas pielietot dzīvē. Un kaut viens konkrēts piemērs par tiem mājas uzdevumiem bērniem, kad viņiem māca tur saskaitīt un atņemt, cik tur bumbieris vai banāns no viena groza otrā, pārliekot, un cik tad tur kopā beigās tur sanāk. Es nesaku, ka tas nav jāsaprot un tas nav jāzina, bet es domāju, arī vienlaicīgi šīm te bumbieru un ābolu tēmām vai punktiem A un punktiem B ir savām nākošajām paudzēm arī jāstāsta būtības lietas par to, kad cik mēs tad dienas šeit pavadām uz zemes un ar ko mēs šīs tad dienas piepildām šeit uz zemes. Ar kādu realizāciju, ar kādu pieredzi, ar kādām vērtībām mēs uzaugam un ko mēs pieliekam no sevis klāt, to, ko mēs atstājam nākošām paudzēm. Un tam vajadzētu būt, manuprāt, šajā zinību sistēmā vai tādā zinību vai zināšanu ceļā, ko bērni iegūst un iemācās, lai viņi pabeidzot kaut kādu apmācību, saprastu to, kas viņi ir, kādas pieredzes, kādas realizācijas viņi apzināti izvēlās un kādām vērtībām viņi seko dzīvē tālāk uz priekšu. Un sajūta atbildību par to, ko viņi nodos saviem bērniem, nākošām paudzēm. Un tas ir droši vien tās ceļš, no kura mēs noiejot nost, vairs nesākam kāpt uz tiem pašiem grābekļiem un nedaudzīt tos pašus zilumus katru šo te ciklu ik pa 4 gadiem. Ja? Un tas ir tāds nopietns lēmums, jo tas, ko tā saucamā Latvijas Republika katram no mums ir asociējusies un bijusi un ir, tas ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Un viss tas, kas ir šajā te saucamajā valsts sistēmā, viņš ir, cik es zinu no paša autora izpildu darba, literārā Platona, kurš uzrakstīja darbu Valsts. Tad valsts tiek radīts kā tāds sociāls tāds iestādījums, kurš rūpējās par tiem un ir atbildīgs par tiem, kas šajā sabiedrības sociālajā modelī ir iegājuši iekšā, piedalās. Pati sistēma nevar būt atbildība ne par ko, tas ir tikai instruments,
bet ir šīs teiksim, šie uzstādījumi, šīs vērtības ļoti skaidri nodefinētas, un viņām ir jāstrādā priekš cilvēkiem, nevis cilvēkiem jāstrādā priekš sistēmas. Un sistēma ir savā ziņā tā kā viņai jāuztur un jānodrošina pietiekams drošības, ērtības, komforta un dzīves apstākļu līmenis tiem, kas atrodas šajā valstī. Tā es to saprotu Platona redzējumā par to, kāda tad ir šī valsts. Kādu viņa tika veidotā savos pirmsākumos. Tas, ka tagad viss ir izmainījies, tas parāda tikai to, kad mums nav, ka mēs ne tikai nezinām savus saknes, savu izcēlesmi, kā nepilnus 130 gadu literāra darba rezultātā radusies tauta ar kaut kādu savu zīmju un arī zīmju valodu un sarunu valodu. Un tā mūsu attieksme pret visu to notiekošo, tas ir gala rezultāts, ir tas, ko mēs saņemam atpakaļ. Līdzīgi kā spoguli, mēs redzam, matrica spoguļo mūsu attieksmi. Un tā attieksme manā redzējumā ir, manā vērtējumā, kā es to šobrīd redzu un vērtēju, ir vienaldzība, slinkums, nevēlēšanās kaut ko mainīt, neticība, bailes. Un tāpēc tas ir tāds tā kā savu veidu arī sociāls, tāds tā kā tests, arī tests priekš mums visiem kopā, kurā mēs ar savām bailēm, ar savu neusticēšanos, ar savu nevīžību, ar savu vienaldzību, tad pieļaujam un dodam iespēju izpausties tiem apstākļiem, kuros mēs visi šobrīd atrodamies. Un domājam par to, kur aizbraukt, kur būs labāk, kur būs siltāk, un vai kaut kā iekārtoties, lai kā sakās, mani pēc iespējas mazāk skartu šīs grūtības un skarbie dzīves apstākļi. Un šī kontekstā, ja vārds aita ir dzīvnieka nosaukums, mājdzīvnieka nosaukums, tad vārds aita ir, manuprāt, arī tāds tā kā filozofiskā izpausmē, saprotams, kā apziņas līmenis. Un, labi, tām aitām viņām ir, ja mēs tādā tēlainā formā runājam par aitām, tad, protams, ir aitas, kas dzīvo kūtīs, fermā, ganās ielējās. Viņas tiek nodrošinātas ar labiem apstākļiem savā ziņā. Viņas atrodas drošībā, ielokā, viņas regulāri cērp, un viņas ik pa laikam palaiž uz gaļu. Un aitas, tad viņu tā filozofija savā starpā, tādā brīdī, kad kaimiņu aitu paņem uz gaļas pārstrādi, ovācijas ir ļoti viennozīmīgas. Labi, ka mani nesavāca. Tātad saimnieks man mīl, saimniekam es esmu vajadzīga.
Nu, un, protams, ir aitas, kas dzīvo kalnos. Es domāju, šīm aitām viņiem varbūt nav vairs aploku, viņiem varbūt arī tā barības bāze vairs nav tik laba, jo kalnos augšā zāle nav tik sulīga un trekna kā ielējā apakšā. Bet šīm aitiņām ir iespēja uz apkārt notiekošo paskatīties arī no dažādiem leņķiem un dažādiem augstumiem. Arī no kalna virsotnes viņi var ieraudzīt to, kad ir ne tikai zāle un kūts un gaļas cehs, bet ir arī kalni, ielejas, ir dzīve varbūt arī savādāka. Lūk, un tas, ko, manuprāt, kā es redzu to šobrīd esošo sociālo modeli, kur lielā mērā tā kā arī veido un rada šī te izglītības sistēma, kad iemācīties teiksim tā, malacīši ir tie, kas var iemācīties paši nelasīt ābolus un bumbierus, bet kuru vietā lasa citi. Un tālāk jau dzīvot tādā sociālā darba attiecību modelī, pēc principa es esmu priekšnieks, tu esi muļķis. Un tev ir jādara viss, ko es saku. Tās ir tādas, ego attīstības programmas, kuram, protams, ir jāiziet cauri. Bez šīm programmām nevar izaugt, protams, bet viņās arī nevajag uzkavēties pārāk ilgi. Tāpēc, kā es redzu, šobrīd, šī laika posmā, mums ir iespēja katram padomāt par to, kā tad es dzīvoju un cik es esmu cilvēcīgs attiecībās ar sevi un attiecībās ar saviem līdzcilvēkiem. Cik man ir svarīgi, lai nevis tā kā man būtu tikai vairāk, bet lai arī būtu tam līdzcilvēkam, manam arī būtu labi, lai viņam arī būtu pietiekami. Jo ja viņam būs labi, arī man būs labi. Saprotat? Jo, par ego tur ir ļoti vienkārši tādi 4 pamat līmeņi, kas ir jāsaprot, kuram mēs ejam cauri visas dzīves laikā. Tas ir dzīvnieciskais egoisms, tad ēdiens, dzēriens, seks, gulēšana. Tālāk mums ir nākošais egoisms, ir sociālais egoisms, tad statusi, tituli, vara, atziņa, slava. Nākošais līmenis ir zināšana egoisms, kad man ir svarīgi zināt pēc iespējas vairāk, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas. Tas ir zināšana egoisms. Un 4. egoisma līmenis ir jau sociālais egoisms. Sociālais egoisms tas ir jau cita kvalitāte, tā ir ieiešana radītāja īpašībās. Radītāja īpašībās, kur vienlīdz svarīgi ir ne tikai ņemt, bet arī dot. Jo dodot, saņemtais atdodās. Un tādā algoritmā tas strādā. Kad tas rada piepildījumu, nevis tikai ņemt un prasīt, bet arī dot un saņemt ar pateicību, saņemt, lai dotu, nevis saņemt, lai paturētu, bet saņemt, lai dotu tālāk. Un tas nav nekas sarežģīts, tas ir ļoti vienkārši realizējams. Te tikai bišķiņi ir jāpastrādā
ar dzīves un vērtību uztveri un savas dzīves izvērtēšanu un skatījumu uz lietām, un skatījumu uz sevi un skatījumu uz otru, jo, manuprāt, mēs jau tiem cilvēkiem, kuriem ir sirdsapziņa, viņi saprot, mēs visi, tā kā mēs satiekam viens otru, mēs sajūtam. Mēs bieži varbūt nenofiksējam to sajūtu tik apzināti, bet mēs sajūtam, šitas ir savējais. Ar viņu var runāt. Viņš klausās. Viņš ne tikai klausās, viņš dzird. Un viņš saprot. Un, tautas valodā to sauc par čuiku. Ja, kad es sajūtu, ka tas ir manējais cilvēks, un es ar viņu varu runāt, un viņš mani saprot. Un mēs varam kopā kaut ko radīt, kaut ko veidot. Un šie sirdsapziņu cilvēki, mēs saprotam, mēs apzināmies to, ka mēs visi esam viens vesels. Mums ir viens sākums, un mums ir visiem viens nobeigums. Un pēc tam atkal jauns sākums. Ka mēs esam viens vesels, ka mēs visi atrodamies uz vienas zemes, mēs elpojam vienu gaisu, mēs dzeram vienu to pašu ūdeni, mēs staigam pa vienu to pašu zemi. Ja? Kad visi tie saucamie tādi sociālie un mākslīgie iedalījumi, tas ir tikai fons, lai mēs izaugtu no šī mazā teātra skatuves un ietu lielajā teātrī. Un tad, kad mēs ieejam tajā lielajā teātrī, Buratino stāsts, tad, kad mēs ieejam tajā lielajā teātrī, tad mēs saprotam, ka mums priekšā ir auditorija, kas vēro, kas esam mēs paši. Un tad mums vairs nav ilūziju, kad mēs esam kaut kādi, es nezinu, tur pieņemsim, kad Latvijas Republikā visi ir personas. Ja? Tas, kas ir iemācīts tur sistēmas uzraugiem, aģentiem. Ja? Nē, tas ir rekvizīts. Tā ir lieta, ko es lietoju. Pat ne lieta, tāds mentāls subjekts, ja, kur es lietoju. Bet es esmu dzīva būtne. Man ir brīva griba. Un man nevar piespiest neviens darīt to, ko es negribu. Ja es to negribu, tad es to nedaru. Ļoti vienkārši. Un ja es kaut ko gribu kopā ar kādu kaut ko darīt, tad es izpaužu savu brīvo gribu un mēs par to savā starpā vienojamies. Bet nekādīgi savādāk. Un es apzināti piedalos katrā savā lēmumā, apzināti piedalos katrā savā darbībā un bezdarbībā. Ja es kaut ko izvēlos nedarīt, tad tāda ir mana brīvā griba. Un es to nedaru. Bet ja es kaut ko gribu darīt, tad es izpaužu savu brīvo gribu. Un es saprotu, tas, kas ir jau daudzās citās tautu kultūrās paražās, un praktiski arī letu kultūrā, kad nedrīkst nekad nodarīt otram kaitējumu, zaudējumu vai ievainojumu. Jo tad tā jau ir cita līmeņa atbildība. Bet līdz tam viss ir uz brīvās gribas principiem strādā. Es gribu, sadarbojos, negribu, sēžu mājās. Lūk, tā kā būtībā ļoti vienkārši. Un stāstiņa nobeigumā es gribu padalīties ar savu pieredzi, ko es esmu pieredzējis, ko es esmu ieraudzījis, kas tad tā saucamā Latvijas Republika būtībā ir un ko viņi ir iedevusi man, un kādas ir šīs te, sadzīvošanas attiecības ar to saucamo Latvijas Republiku, jo pa lielam, dabā viņas nav, ja, jo zeme ir zaļa, zāle ir zaļa, zeme ir brūna, gaisa ir caurspīdīgs, debesis ir zilas. Tas ir tas, kas ir dabā. Tad šī te saucamā
jebkuras valsts nosaukums, tas ir savā būtībā tāds tas ir tā ir mentāla vērtība, mentāls kaut kāds modulis, pieņēmums, ko ir pieņēmuši viens vai vairāk, parasti vairākas dzīvās būtnes, un viņas vienkārši lieto tāpatās, kā vienkārši izrunāt vārdus. Lūk, un mana līdzinējā pieredze ir parādījusi to, ka pat nerunājot par kaut kādām nacionālām vērtībām, ja, tai nācijai, kas ir celsies no literārā darba 19. gadsimta beigās, ir nonivelētas un degradētas, viņu praktiski vairs arī nav. Viņu nav šo te vērtību. Tāpēc tiek meklēts kaut kādas tagad tajā pirmsvēlēšanu procesā tiek meklēts kaut kādas vērtības, ar kurām var apelēt. Es nezinu, tur kristīgās vērtības, tur reliģiskās vērtības, jā. Es nezinu, tur kaut kādas vēsturiskās varbūt tās, jā. Bet tādu nacionālo praktiski, kas karogs, zīmogs, ģerbonis, tās ir vērtības, tie ir tikai simboli, tie ir rekvizīti. Vērtības ir tas, ar ko cilvēki, ar ko viņi dzīvo, paražas, tradīcijas. Tās bija vērtības senajām ciltīm. Lūk. Un mana pieredze parāda to, ka ne tikai šīs nacionālās vērtības, viņas ir nonivelētas šobrīd, bet vispār cilvēciskās vērtības kā tādas, viņas arī ir praktiski viņu gandrīz praktiski vairs nav, tāpēc, ka katrs domā tikai par savu leduskapi, par savu kredītu, par savu to materiālo sadzīves stāvokli, iedzīvi. Viņu vairs īsti tur nekas baigi, neinteresē. Kas sakās, man galvenais ir augstdienā saņemt savu aldziņu vai nopelnīt savu rublīti, aizbraukt tur, kaut kur uz Turciju vai vēl kaut kur atpūsties un pēc iespējas siltāk sevi nodrošināt vecumdienām. Viss. Un tas nav tas ir patērētā vērtības, bet tās nav cilvēku vērtības, tāpēc arī tā saucamajā valstī ir arī tāds iestādes kā patērētāja aizsardzības biedrība, kas arī savā ziņā pilda to funkciju, un ir arī cilvēktiesību birojas, ja. Tad šo cilvēktiesību biroju es savā laikā ar savu dombiedru arī apmeklējām un runājām ar šī biroja pārstāvjiem. Un mēs sapratām, ka viņi aizsargā nevis cilvēku tiesības, bet personu cilvēku tiesības. Ja? Tas pa vidu ir tāds vārdiņš personu. Tad šo tiesību subjektu tiesības viņa aizsargā. Kas arī savā ziņā ir loģika, ja? Bet tā arī, teiksim, ar to tiesības sargu mums neizdevās izrunāties, kā sakās, uz 4 acīm, 6 acīm, bet ar viņu pārstāvi, un tā saruna bija pietiekami viennozīmīga. Es parādīju to, kad Latvijas Republikā visi ir personas, un cilvēkiem nav cilvēktiesību, personām viņas ir. Kas savā ziņā arī loģiski, tāpēc, ka tas arī ir ierakstīts tādā divdomīgā izpausmē, ir ierakstīts arī tajā saucamajā Latvijas Republikas satversmē, bet tur ir jāsaprot katram pašam, kas viņš ir un ko viņš lieto.
un tā ir, un jāatcerās, ka personām ir pienākumi, dzīvām būtnēm viņām ir tiesības. Lūk, un apziņa, un zināšanas, un brīvā griba. Vai nu arī nav? Un ja nav, tad ir jāmācās, tad ir jāmeklē, tad ir jāaug, tad ir jāattīstās, nevis jāsēž un jāvēro. Jo tikai ceļu var noiet, tikai ejot. Ceļš pats pa sevi nenoiet līdz kaut kādam noteiktam galapunktam. Viņš apstājās. Ceļš ir tikai arī savā ziņā instruments, veids, kā pārvietoties un sasniegt kaut kādu noteiktu mērķi. Lūk. Un man arī šī tas, ko vērtību ziņā, ko es esmu saņēmis savā ziņā no tā saucamās Latvijas Republikas, tas ir to, kad es skaidri apzinoties un saprotot to, kas es esmu un kas es neesmu, esmu vienkārši pateicis publiski un paziņojis, kā rezultātā mani vienkārši fiziski paņēma un iznesa ārā no manas vienīgās dzīves vietas uz savā dzīves vietā. Tad atbrauca būtnes, kas lepojās ar to, ka viņas ir Latvijas Republikas personas, un tādā, kā saka, nicinošā, tādā ņirgājošā veidā vienkārši paņēma un iznesa ārā un nolika vienkārši uz divām kājām ārpus manas vienīgās reālās dzīves vietas, kur es biju nodzīvojis savā laikā 8 gadus, un kur es vienkārši centos iekārtot sev, kaut ko atstāt saviem bērniem. Protams, ja viņiem tas būtu interesanti un svarīgi, un viņi to izvēlētos tādu kā, manas dzimtas, paražu, tradīciju, nodibinājumu, veidojumu, kur es vadīju retrītus, kur es vadīju pirtskūras, kur vienkārši cilvēki brauc atpūsties. Un kādam šī vieta bija vairāk vajadzīga nekā man, tāpēc tika, noshēmotas Latvijas Republikas tiesību aktu līmenī tādas, es teiktu, pretiesiskas darbības, kā rezultātā vienkārši atbrauca un fiziski izlauz logus, ienāca iekšā sētā, aizveda suņus, kas ar kaķiem, es nezinu, notika, un savāca visas mantas, ieskaitot dokumentus, ieskaitot drēbes, ieskaitot visu tehnikas, mantas, mēbeles, visu tur ļoti lielās, pietiekami lielā apmērā, un vienkārši ņirgājošā veidā izteica beidzamo komentāru: tu pārāk sūdīgi izshēmoji, kā apčakarēt sistēmu. Mēs zinām labāk. Lūk. Un rezultātā šī te Latvijas Republika arī ar savām tiesību sargājošām iestādēm, vienīgais, ko viņi var atbildēt, ir tas, kad mēs jums palīdzēt nevaram, jo tā nav mūsu kompetence. Jums ir jāvēršās civiltiesiskā kārtībā tiesā, un caur tiesu jārisina šo jautājumu. Bet es izvēlējos to nedarīt, tāpēc, ka
Es neusticos ne Latvijas Republikas tiesu sistēmai, es neusticos ne Latvijas Republikas, saucamai Latvijas Republikas drošības sistēmai. Es visu redzu, ka tas viss strādā pret dzīvām būtnēm, pret dzimtām, pret reāli dzīviem cilvēkiem, ar vienu nolūku turpināt viņus paverdzināt, kalpināt un manipulēt ar viņiem. Lūk. Tāpēc, protams, var arī pateikt katrs savu komentāru, noskatoties šo te video un izdarīt secinājumus, jo mums katram jau ir sava realitāte, mēs jau katrs dzīvojam saskaņā to, kā mēs šo dzīvi uztveram, saprotam un pieņemam. Bet vienmēr ir arī ir citreiz varbūt spilgtāki, interesantāki, dzīvāki šie dzīves stāsti, un viņus vienkārši vajag citreiz paklausīties un izrādīt vienkārši cilvēcību. Un necīnīties par kaut kādiem iedomātiem, mākslīgiem, tituliem, standartiem, kaut kādām svešu autoru iedotām vērtībām, bet izvēlēties dzīvot saskaņā ar savu sirds apziņu, saskaņā ar savu būtību, un saskaņā ar savām zināšanām par to, kas mēs katrs šeit esam. Tāds ir šis stāsts.